tas ir ļoti svarīgi. Tieši tas pats sākums. Pamēģināšu varbūt vēl kaut kādus tos cēlumus. No tādām pašas veidotajām izstādēm svarīgākā laikam bija šovasar augustā, kad es veidoju tādu kā liela formāta instalāciju pamestajā Ēģiptes evaņģēliskajā luteriskajā baznīcā. Ēģiptē, kas izklausās tā ļoti mazliet eksotiski, bet īstenībā ir tepat Latgalē netālu no Daugavpils. Es mēģināju saskaņot to ideju ar tieši to vietu, kur atradīsies glezna. Un tad es mēģināju to ideju attīstīt, kad bija tā lielā meža glezna, un kad tas mežs simbolis kādreiz ienāks tajā baznīcā. Viņi nav plānots atjaunot, viņi principā nav atgūti luterāņu draudzes īpašumā, viņi principā nevienam nepieder oficiāli. Un tas mežs neizbēgami kādreiz ienāks tajā baznīcā. Protams, tas, kas ar viņu notiks, to es tā īsti nevaru izkontrolēt, bet vēl laikam bija svarīgi uztaisīt tieši to kā to ideju. Tieši tajā vietā, ka tas darbs ir, principā, ja viņu atvest uz Rīgu kaut kur, tad viņš vairs nebūtu tas darbs. Ka viņš jau zaudētu visu to nozīmi. Un tāpat kā man interesē arī, kad ir objekts, kas pats par sevi nav kaut kāda skulptūra vai tāds tā kā mākslinieciski veidots darbs, kas ir piemēram celms, kas ir atrasts kaut kur, kur veido ceļu un atvests uz telpu, un tad tas pats ir arī gleznots. Tā kā, kad man patīk un kādas ir tās attiecības starp to celmu un kā viņš spēlē kopā ar to gleznojumu. Es domāju, ka stipendija tas ir milzīgs solis tādā jauna mākslinieka un studenta attīstībā, jo principā tas ar radošajiem braucieniem tas paplašina redzesloku, var redzēt daudz mākslas, kas notiek tādā starptautiskā līmenī. Un arī individuāli, kad var veidot izstādi un mācīties, tas ir tiešām ļoti noderīgi. Es esmu pabijusi vairākos radošajos braucienos. Pirmais bija iekārtojot izstādi Varšavas Mākslas akadēmijā. Otrais bija Sardīnijā, kur es apmeklēju meistardarbnīcu 2 nedēļu garumā. Tur bija katram individuāli jāsazinās ar mājas īpašnieku un jāsaskaņo ideja. Un tad manējā īpašniece bija ļoti sajūsmināta par visu to, ko es vēlos taisīt, tikai, diemžēl, viņa neredzēja pašu gala rezultātu, jo viņa aizbrauca atvaļinājumā. Uz lielformātiem var justies tā brīvi, un tur nav jādomā par tādām ļoti sīkām detaļām, ka tur ir tā brīvība, ka tu vari tā ielikt tos krāsus un tos laukumus un tā.